krūts ķirurģijas terapija. Tas ir ļoti precīzs, ļoti delikāts, ļoti svarīgs posms jūsu ceļā uz veselību. Šis process var būt ļoti individuāls un ļoti dažāds. Krūts ķirurģijas terapija var būt vienkārši audzēja lokāla izņemšana kopā ar blakus esošo sargmezglu no padus reģiona, kā arī tās var būt liela apjoma ķirurģijas terapijas ar krūšu rekonstrukciju, kas, protams, atšķirās savu veidu procesā un arī šajā atveseļošanās periodā. Ir zināmas lietas, tomēr, kas ir jāņem vērā un ar ko ir jārēķinās un ko jūs varat sagaidīt šajā pēcoperācijas periodā. Pārsvarā viņš ilgst apmēram no 1 mēneša līdz pat 3 mēnešiem. Šajā periodā jums ir jārēķinās to, ka būs ietekmēta jūsu dzīves kvalitāte. Būs savādākas, mazāk jūtīgas, iespējams arī sāpošas sajūtas operētajos reģionos, kas ietekmēs kustību apjomu, ķermeņa augšdaļā, jūsu ikdienas aktivitāšu veikšanu. Būs grūtāk veikt savus ierastos ikdienas darbus. Nesatraucaties par to, nebaidieties. Tas ir normāls pēcterapijas process, kas prasa zināmu laiku organismam atjaunoties un atgūties. Ir jāpievērš uzmanība būtiskām lietām. Ja jūs jūtat, kad operētajos reģionos, paduses reģionā, rokas augšdelmā, apakšdelmā veidojas tāda pilnuma, sprieguma vai spraiguma sajūta, tas var liecināt par to, ka limfātiskie ceļi, limfātiskā sistēma nav atradusi savus plūšanas ceļus atpakaļ. Tas var paaugstināt risku veidoties limfātiskai tūskai. Ja šāda veida sajūtas jums parādās, jūs nesatraucaties, jūs droši kontaktējaties ar savu ārstējošo ķirurgu, kurš pēc tam jums arī var noteikt limfātiskās masāžas, limfātisko drenēšanu speciālista pāraudzībā, un šo procesu var ļoti veiksmīgi, ļoti saulaicīgi arī kontrolēt un arī pat ārstēt. Ir jāizvairās no lielas fiziskas slodzes. Kas ir liela fiziska slodze? Mēs, protams, nedodamies 5 km skrējienā, mēs nedodamies intensīvās nūjošanas pastaigās, kas ilgst ilgāku laiku periodu. Mēs nespēlējam basketbolu, volejbolu, nelecam tālēkšanu, neskrienam pāri barjerām. Mēs esam piesardzīgāki ar savu ķermeņa augšdaļu, bet tas nenozīmē, ka mēs nedaram neko. Jau saulaicīgi, jau pirmās dienas pēc operācijas perioda, tad, kad jums ārsts ir devis zaļo gaismu, jūs droši dodaties mērtiecīgās pastaigās, kas var būt mierīgākā, vai arī nedaudz ātrākā tempā. Un šis laika intervāls ir ļoti individuāls. Tās var būt 10, 20, 30, 40 minūtes. Un to jūs varat darīt vairāk vai mazāk katru dienu, respektējot savu pašsajūtu. Mums ir jāizvairās no ilgstošām, vienveidīgām kustībām ķermeņa augšdaļā. Piemēram, tā ir logu tīrīšana, tā ir tamborēšana, adīšana, tā ir visu mājas darbu izdarīšana vienā laika periodā. Tā ir roku vicināšana uz augšu ilgstoši. No šāda veida aktivitātēm mēs gribētu izvairīties šajā saudzīgajā periodā noteikti. Jo kāpēc? Veicot ilgstošākas, vienveidīgākas kustības, lielāka asins plūsma plūst uz muskuļiem, kas strādā. Un šajā saudzīgajā atgūšanās periodā mēs īsti lielu asins plūsmu šiem reģioniem pagaidām vēl negribam pludināt, lai tas nepaaugstina lielāku risku veidoties limfātiskajai tūskai. Līdz ar to mierīgas kustības, pareizi kontrolēti vingrinājumi ir nepieciešami, kas ļoti būtiski jums palīdzēs ātrāk atgūties. Tas arī neveicinās kontraktūru veidošanos, tas palīdzēs jums pēc tam atgūt muskuļu spēku, krūšu muskulī un arī augšējās ekstremitātēs. Un, līdz ar to jūs ātrāk varēsiet atgūt savu līdzšinējo dzīves kvalitāti un
piedalīties visās aktivitātēs, pildīt visas lomas, kas jums ir svarīgas. Svarīgi piebilst ir to, un arī esat gatavs tā varbūt ne ļoti bieži, bet varbūt, kad operētajā pusē veidojās tādas garas stiegras visas rokas garumā. Tas ir limfaginīts, kas ir limfātisko vadu iekaisums, angliski termins saucās cording, un šīs sajūtas var būt nepatīkamas pie tādām kustībām kā roku iztaisnošana. Un šīs sajūtas, šīs striķi saucamie, var būt vizuāli pat redzami, un viņi var būt jūtīgi, nepatīkami un var saglabāties arī ilgāku laiku pēc operācijas perioda, apmēram 2, 3, 4 nedēļas. Jums nav jācenšas pašām izteikti stiept, staipīt šīs rokas, bet pakāpeniski speciālista vadībā, sekojot līdzi fizisku aktivitāšu piemērotiem vingrinājumiem, šī problēma, šī situācija būtiski mazināsies laika gaitā. Tas ir svarīgas lietas, kas ir jāņem vērā. Esat saudzīgas, esat mierīgas pret sevi šajā atkopšanās periodā. Iespēju robežās veicat prātīgas, kontrolētas kustības. Ja īsti nezināt, ko darīt, meklējiet speciālistus, kuri pārzina šīs lietas, kuri zina, kā darbināt ķermeņa augšdaļu, kādas fiziskās aktivitātes veikt. Tādi speciālisti mums ir. Tie ir fizioterapeiti, kuriem ir pieredze darbā ar cilvēkiem, kas saskarās ar onkoloģiju, kā arī dažādi citi fizisko aktivitāšu speciālisti. Lai jums šis laiks ir mierīgs, lai viņš ir prātīgs un esat saudzīgas pret sevi, lai veicās.